Labdien! Sākam Domfenga prezentāciju. Atbilstoši sākšu varbūt nedaudz ar to, kā pastāstīšu, kas ir Domfenga un kas Domfenga Latvijā pārstāv. Domfenga ir viens no lielākajiem Ķīnas autobūvas uzņēmumiem, kurš darbojās jau kopš 1979. gada. Un visticamākais kļūst arī par vienu no lielākajiem autogrupu uzņēmumiem arī visā pasaulē. Domfenga Latvijā pārstāv vecākais Latvijas autojomas uzņēmums Ves autogrupa ar uzņēmumu Ves Select kā pirmo Domfenga dīleri Latvijā. Un esam izstādēji ar veseliem diviem standiem, kuros prezentējam 11 Domfenga modeļus, bet diviem no tiem ir prezentācija tieši šodien. Un tagad, kurus mēs vēl neesam pārdevuši un kur pa Latvijas ielām vēl nebrauc. Un viens no tādiem unikālākajiem piedāvājumiem, gan Latvijas, gan pasaules autotirgu, ir modelis, kas ir no manis pa labi, atbilstoši Fortning S7, ar ko šis modelis ir unikāls ar to, ka tas ir starp visiem uz doto brīdi ražotajiem sēriju veidu automobiļiem pasaulē ar vismazāko gaisa pretestības koeficientu. Ja, šis aerodinamiskās gaisa pretestības koeficients ir 0,191. Viss, kas ir 0,2 mazāk, ir ārkārtīgi zemu un efektīvs. Šis automobilis ir ļoti, ļoti efektīvs un arī vienlaicīgi ļoti elegants. Palūkšu Ves autogrupas vadītāju Aleksandru Ostinu tālāk atklāt Fortning S7. Šis ir elektroautomobīls, ļoti elegants, 35 metrus garš auto, kurš ir, kā jau teicu, ar vismazāko gaisa pretestības koeficientu, tātad ļoti, ļoti sligants, gaisa nevar nekādu pretestību, bet ar to automobīli var ļoti tālu nobraukt, un tam elektrības patēriņš ir 13 kWh uz 100 km. Tas priekš 5 metrus gara un liela automobīļa ir ārkārtīgi niecīgs rādītājs. Faktiski šī auto patēriņš ir mazāks nekā lielākajai daļai mazās klases elektroauto. Kamēr auto, kā teicu, ir faktiski 5 metru gads, liels un tāds daudz automobīļs. Savukārt, kā otro automobīli prezentēsim šo te, faktiski ir viena diezgan interesanta lieta pasaules Eiropas un Latvijas autotirgu, gan doto brīdi ir faktiski tikai viens uzņēmums, kurš ražo un piedāvā klientiem automobīļu klasikā minimāli. Un mūsu gadījumā mēs esam autogrupa, Ves Select, un Domfenga piedāvā vadīt autotirgu nevienu, bet 3 minimāmus, no kuriem vienu prezentēsim Luis, tas minimāms, tas ir ārkārtīgi piemēram ģimenēm, ģimenēm ar bērniem. Un, diemžēl, mūsu autotirgu šās automobīļu mūsu treniņos ir paredzami 3, nedaudz palapānācija Fortning M40 mūsu otrā stendā ir pirmiem klases automobīļas Voja 3, bet tagad atklāsim Fortning D9, kas ir lielās klases minimāns, aprīkot ar 9 ļoti ērtām sēdvietām, 1,5 litru hibrīdu motoru, kas attīst 250 litrātus. Un faktiski tas ir vienīgais pieejamais lielās klases minimāns Latvijas un arī Eiropas tirgu. Citus minimānu nav un lielu minimānu arī nav. Šis faktiski ir vienīgais. Fortning D9. Tātad visiem cilvēkiem, kam ir svarīgi ērtības, komforts, plašs salons, milzīgi bagāžnieks, Fortning D9 autopriekšums. Tātad visi mūsu minimāmi pēc sēdēkļu kompozīcijas 2-3, tātad pirmajā rītā 2 sāties, otrajā rītā 2 ārkārtīgi ārtas un komfortabls sāties, un trešajā rītā ir 3 sēdēkļi. Ļoti
Kopīgi nolokam, regulējam kvadrātmērs. Tāda faktiski nav pirmo citu auto, ceļošana būtu tik ērta, tik komfortabla, tik paša.